Ir darbdienas rīts un mazuļi dodas uz bērnu dārzu. Kad visi sapulcējušies pie darba, ķeras virtuves dežuranti, kuriem jāsklāj galdi un jāpalīdz auklītei no virtuves atnest ēdienu. Uz ēšanu šeit neviens nav jāmudina. Šķīvi tukšojas ātri un ik pa brīdim atskan lūgums pēc papildu porcijas. Mums ļoti garšo zupas, dažādas makaroni ar maltu gaļu, kotleti, kartupeļi arī, dažādi kartupeļu ēdieni. Mazāk ēdam saldos varbūt, ja viņiem te tā nevisai garšo. Personāls skaidro, ka bērniem garšo tas, pie kā viņi mājās pieraduši, un tas ir pats vienkāršākais un lētākais. Vairāk nekā 21% bērnu dzīvo ģimenēs, kuras atzītas par trūcīgām. Arī pārējiem ienākumi nav daudz augstāki. Jaunjelgavas pilsētas dārziņā ēdināšana dienā izmaksā 90 centīmus, bet apmēram trešdaļai vecāku tas ir pārāk daudz. Tāpēc ziņa, ka no 1. marta par ēdināšanu Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem nebūs jāmaksā, netiek uzskatīta par priekšvēlēšanu kampaņu, bet gan iekļūst labo darbu sarakstā. Tas noteikti īpaši mūsu provincē, tas ir ļoti labi, kad mums ir tagad brīvpusdienas bērniņiem, jo mums jau arī sievietēm ļoti maz darba vietas noteikti ir. Ko darīsiet ar iekonomēto naudu? Tu neiznāks iekonomēt, jānomaksā visādi nodokļi. Tīpaši tagad. Pašvaldības vadītājs skaidro, ka šādam lēmumam bijuši vairāki iemesli. Mēs nokonstatējam, ka arī no sociālā budžeta mēs apmaksājam ēdināšanu bērnu dārzos 5. daļai bērnu. Līdz ar to mēs saprotam, ka 5. daļa bērnu ģimeņu dzīvo ļoti trūcīgos apstākļos. Un mēs saprotam to, ka vēl varbūt kaut kāda 3. daļa ģimeņu arī ir uz šīs robežas. Bērnu ēdināšana šogad pašvaldībā izmaksās gandrīz 16,000 latu. Mazuļiem, kuri apmeklē citu novadu pirmskolas izglītības iestādes, ēdināšana netiks apmaksāta. To pašvaldībā sauc par novadu politiku, lai vēlāk nevajadzētu domāt par bērnu dārzu un skolu slēgšanu.